Sveiki, labvakar! Sākšu vēlreiz. Kā tas piedienas šai dienai, tās astrofonam, ko vēlāk pateikšu. Tad pirmdienas, 24. februāra vakars, man sauc Baiba Kranāte. Šo Facebook tiešraidi sauc Kafija ar Baibu, ļoti nepretencios nosaukums par ļoti, manuprāt, vissvarīgāko, kas ir, tāpēc arī nāku. Pirmdienās no janvāra ir atsākušās šādas te tiešraides, bija viens speciāli izlaidums 14. Februārī, krieviski ar man ļoti īpašu cilvēku, ceru, ka noskatījāties, aktieri un domātāju ceļotāju planētas godprātīgu pilsoni Alekseju Klimuškinu, bet, jā, vienalga rāda lēns savienojums. Es ceru, ka mani labi redz, labi dzird. Parasti mums iesākumā ir tāda saskaņošanās, tā kā nāku no papildus mikrofonā, ielieciet kaut kādu ziņu, ka jūs mani dzirdat galvenokārt, ka redzat, es nojaušu. Es redzu, ka kāds skatās. Tātad šodien to tēmu pāris dienas jau iepriekš sludinu, kas saistās ar īstumu un mums patiesajiem. Nofokusēju šīs dienas tikšanās tēmas virsrakstu, kur rast sevi īsto, kā būt sev patiesajam, un līdz ar to labvakar, jā, Ilona, paldies, dzirdam, brīnišķīgi. Man šodien Facebooks paziņoja, ka jūnija vidū pavisam neilgu laiku, tātad pāris mēneši, visi, kā lai saka, Facebook video, visi video, kas ir oriģinālie video, šeit viņi tiks dzēsti. Man joprojām ir mans YouTube kanāls, un arī, nezinu, varbūt YouTube'am arī būs kaut kādi atjaunojumi, visus 100 video, ko es esmu taisījis gadu laikā, nebūs iespējams man saglabāt, un arī diez vai man gribēsies. Taču gribu uzreiz pateikt, ka ļoti daudz tie video, ne visi viņi ir tādi, ja, bet īstenībā, kāpēc es arī vairākus gadus netaisīju šīs kafijas ar Baibu, jo principā visu nekad nevar pateikt, bet ļoti daudz, kas nepieciešamais, ceļa vārdi, manas atklāsmes, iedrošinājumi, instrumenti, algoritmi, kā dzīvot pārmaiņu laikā, un tieši par šo arī šīs tiešraides un viss šī vietne ir. Viņi ir taisīti pirms vairākiem gadiem, un viņi ļoti labi dara arī mūsdienām. Tad kas šeit ir pavisam nesen ienācis, vai kuram vēl vajag nofokusēties, un īstenībā arī man pašai atgādināt, un tas ir saiknē ar to, par ko šodien esmu izvēlējusies apspriest ar jums. Tad kas šeit ir? Facebook vietnes nosaukums ir Yoga Life Art, jeb savienošanās ceļš, joga saiknē cilvēka mūsdienu līdzekļiem ar video, jā, jau man sen, jau 11 gadus man patīk šādas lietas taisīt. Arī mans moto ir visjaudīgākā garīgā prakse ir mūsu ikdienas dzīve. Tātad iznesam tepiķīšā gudrības apgūto un atklāsmes savā ikdienā, jo tur arī notiek vislielākie testi, un īstenībā viss, ko mēs mācamies un apgūstam un daram, ir domāts priekš tam, lai mēs varētu to ieviest ikdienā un veidot karmu, jā, cēloņu un seku likumsakarības, jēdzīgas, labas mums pašiem. Un darīt to mākslinieciskā veidā, jā, tad kurš nezinu, es esmu Baiba Kranāte, es neesmu tikai joginī, ko saprot ar, kā daudzi saka, tava joga, arī atkal jāvienojas par terminiem. Joga, jā, protams, tās ir konkrēti tradicionāli viena vai otra vai kāda cita veida disciplīna, kas iekļauj āsanas, un kā esat sekojuši šeit, jā, tad es pārstāvu tradicionālās vērtības, jeb jogu kā 8 pakāpju sistēmu, kurā āsana ir tikai 3. pakāpe. Šo es arī lietoju, tas ir brīnišķīgs instruments man pašai, es sapratusi, kāpēc
to sāku apgūt 2000. Gadā, lai varētu tagad gan pati, gan arī šeit ar jums iznākt parunāties sakarīgi par dzīvi lielajā pārmaiņu laikā. Un vēl es gribētu teikt, ka jā, tad ne tikai joga, šeit es esmu apguvusi kaut kādas, plus mīnus kaut kādas 30 dažādas, to, ko sauc par holistiskām metodēm, tradicionālām, netradicionālām, veiksmīgi viņas kombinējot un lietojot, jā, tā priekš tiem laikiem, kādi mums tagad ir vajadzīgi un kas tad ir šie laiki. Šeit arī lielais virsraksts, es viņu ieliku pirms kādiem vairākiem gadiem tā, un tad sapratu, kurš to šeit latviskajā auditorijā. Tur, kur es šo runāju angliski un kur es komunicēju ar angliski runājošo plašāko sabiedrību, tur tas ir viss, tā ir tāda ļoti labi ausī klausās šīs lietas, un tas ir tas, ko tur arī praktizē, jeb tad atklāju. Prakses tiem, kas ir uz augšām celšanās takas. Par to pastāstīšu vairāk, kas ir augšām celšanās. Te ir rakstīts, es arī kaut kad minēju, mums bija viena tiešraide, pat pirms pāris nedēļām tieši par šo. Grāmatā ir nodaļa jaunās zemes vārnīcas, tas ir normāls termins tam, kas ar mums notiek. Es ar vienu pēdējos mēnešos ar vienu drosmīgāku, ne drosmīgāku, vienkārši atklātāk. Es to vienmēr nodarbībās un klātienē esmu stāstījis tiem, kuriem tas rezonē, šādiem te terminiem, bet stāsts par to, un te es uzreiz iznāku ar to, kā būt sev patiesajam īstajam, ja, kamdēļ tas ir izdevīgi. Mums beidzot, kāpēc tas varbūt iepriekš bija priekš dažiem par ātru, bet kāpēc ar ko šis gads ir iezīmīgs un kāpēc tagad no vienas puses ir zaļā gaisma, no otras puses vienkārši nebūs iespējams citādāk, būs ļoti grūti slēpties un apspiest sevi to īsto, par to mēs šodien parunāsim tieši šogad. Un jā. Labvakar, kas sasveicinās, labvakar, paldies, jā. Ļoti aicinu jūs šeit iesaistīties, tūlīt atkal uzdošu to jautājumu, ar ko mēs te visi sasaucamies, un vēlreiz gribu mīļi aicināt tas, kas ir šeit publiskajā telpā, vai mani video, vai ieraksti, mīļi aicināt šeit komentāros apmainīties viedokļiem, gan ar mani, gan ieraudzīt savējos, par to te arī būs stāsts. Un es neatbildēšu privāti uz kolektīvā telpā izskanējušajiem idejām un jautājumiem, tāpēc, ka tas nav gledīgi, vai ne? Iedomājieties, mēs visi esam kopā un kāds man privāti var, bet tad ir privāti jāpiesakās un jāatnāk, es privāti gribu ar tevi to apspriest, un es ar lielāko prieku to izdarīšu, kādā formā, kā jūs to vēlēsties, sesijas, saruna, nodarbība un no tālāk. Šodien es gribu sasaukties par šādu tēmu, saistīts ar mūsu virsrakstu. Tur ir divi jautri attēli ielikt, vienu es ieliku piekdienā, tieši ķīvīši tajā tur paskatieties iepriekš anonsēju. Jā, kad tas vien, ka tu kaut kur ietilpsti, tad tas bija krieviski, jā. Pirmā tēze, tas vien, ka tu kaut kur vari ietilpināties, nenozīmē, ka tu esi īstajā vietā. Un tur bija trauku šķīvīši renstelē salikts, un viņi tur stāv, jā. Un otru, tad es ieliku šodien arī no vienas, ir tāda viena jautrā vietne, kur man šeit patīk apskatīties. Attēls bija, kā kungs 12-gadīgam bērnam, tā ideja tāda uzdots, tad literatūrā jāapgūst tas, kas tiek dēvēts par augsto mākslu, bet īstenībā, kas ir nelaimīgi depresēta dzejnieka vai rakstnieka vai kaut kas tāds, jā. Atklāsmes dzejas formā vai kādā romānā. Par to arī parunāsim. Tas, ar ko es gribu sasaukties, un arī, ja jūs šo skatāties pēc tam,
ierakstā arī uzrakstiet, es visu lasu. Tas, ja es nevienmēr ielieku tur īkšķīšus vai sirsniņas, tas nenozīmē, ka es neskatos. Es skatos. Bet es jūs gan gribu uzaicināt, tiešām gribu uzaicināt, kad ja jūs reiz šo skatāties, šīs tiešraides nav domātas, viņas ir atvērtas visiem, ik viens ir aicināts, taču te ir šādas tēmas un šādas, vārds sakot, šis video uzrunās tikai tos, kurus uzrunās, un tas šobrīd vēl varētu būt netik ļoti liels cilvēku skaits, tā kā, ja jums nerezonē tādas lietas kā sevis augšām celšanās, sevis pārtapšana par šīs vietnes, tad dažādiem transformāciju procesiem caur par dievišķo būtni, tad mans darbs ir veltīts šim. Īpaši, latviskajā auditorijā es šo daru, jo, kā es redzu, tad, vismaz manā lokā par to nav tik daudz, tad vēlreiz pateikšu, ir dažādi ceļi, ir dažādi tas, ko sauc par apzināšanos, sevis izpēti, sevis preparēšanu. Mans mērķis šeit, un šobrīd es to esmu teikusi pirms gadiem, tā varbūt klusāk, es pati arī esmu, tieši tāpēc labi šito te varēšu šodien padalīties par sevi un kaut ko pastāstīt, kam esmu pati gājis cauri, ko nozīmē slēpt un mēģināt sevi ietilpināt konkrētā sabiedrībā, dažādu iemeslu dēļ, tā tad ir dažādi veidi uz sevis izziņas procesu. Šis nodarbojas ar to, kā augstāko mērķi, ņemot to, ka mēs pārtopam, mēs kļūstam no homo sapiens, kaut vai apzināta, homo luminus, homo angelicus, tātad dievišķa kosmiska būtne. Uzreiz pateikšu, tas nav ezotērs termins tikai. Kopš 2 dienām vai vakardienas, kad Saša Stone runājās ar dakteri Davidu Mārtinu, brīnišķīga gara tiešraide, vairākas stundas ir sakarā ar tiem visiem notikumiem, kas notiek Amerikā šobrīd progresīvi ar viņu jauno veselības ministru. Tur ir milzīgi, es šajā negribu pieskārties, bet es klausījos arī šo tiešraidi, šie te burtiski, cīnītāji šī vārda vislabākajā nozīmē par gaismu, vistiešākajā, visprecīzākajā, visiezemētākajā, kas ir daudz ko izdarījuši. Un ir tāds dakters Deivids Mārtins, ja jūs latviski šo informāciju nekur neatradīsiet, un vēl jau vairāk, kā mēs redzam, arī ziņu kanāls, tā saucamie oficiālie, neko par šo te daudz vispār nestāst par šiem lieliem procesiem, bet tur dakters Deivids Mārtins tieši stāstīja par to, kā viņš palīdz cilvēkiem, viņam tātad ir 12 dimensiju būtni izveidot, jeb apziņu. Un stāstīja tur par cranial nerve, tad ar medicīniskiem terminiem pamatot to, par to, kas mēs varam būt patiesībā. Tas nav vienkārši baibas granāts, kaut kāds izdomāts, skaists ezotērs, metafizisks termins. Progresīvie ārsti to dara, tā, un Tātad par mums šī viss, un kāpēc es arī iznācu tieši šogad atkal janvārī ar šīm tiešraidēm, kas pēdējos gados nebija tik daudz, kas ir skatāms, ja šis mans darbs šobrīd absolūti jums par brīvu. Es, protams, aicinu jūs kontekstā ar šīs dienas nosaukumu tiešraides pielikt sirsniņus un uzrakstīt atklāsmes un komentārus, ja jums tas rezonē, jo tas būs vērtīgi pirmkārt tiem pašiem, kas šo skatās. Tātad sasauciens mums šodien ir tāds, skalā no 0 līdz 10, kā mēs parasti liekam. 10 ir, ka man ir ļoti grūti ierakstīties ar savu patiesību, to skaisto. Mēs šeit runājam kontekstā tieši ar to, kā es sevi apzinos kā dievišķu būtni, es jūtu enerģijas, tad šo te lielo pasauli, nevis to 3-dimensionālo, kas šobrīd brūk
jā, tad šīs tiešraides, mans darbs ir veltīts tam, lai palīdzētu mums latviskajai auditorijai šobrīd, ja arī šīs ir latviski tiešraides. Tātad noturēties kaut kādā mērā, un plus vēl arī labi justies lielākā mērā, tas būtu un plus vēl darīties saskaņā ar savu augstāko uzdevumu šeit, milzīgajā paradigmu maiņas laikā, absolūti nevieglajā. Tātad, kā jūs jūtaties 10 vai nu pilnīgi nejūtaties tajā sabiedrībā, kas jums ir apkārt, ka jūs neiedaraties, ka jums ir grūti tajā būt ar savu šo apziņu par to, ka jūs esat, tad jūs redzat vairāk nekā var pataustīt, nekā ieraudzīt ar fizisko aci. Nulle ir, es pilnīgi komfortabli jūtos, jā, tur varbūt arī dažāds paskaidrojums. Nulle jūtos absolūti komfortabli, tāpēc, ka man apkārt ir tādi cilvēki, tādi paši kā es, jā, un man ir savēji apkārt. Vai arī es vispār par to nedomāju, un tāpēc nulle man nav problēma. 10 ir, es jūtos kā citplanētietis, man ir grūti, jā. 8 būtu, jā, es esmu citplanētietis, bet es apmēram saprotu, par ko ir stāsts, un tāpēc man galīgi nav tie 10, ja, kad paņemiet mani prom no šīs planētas. Bet tā, uzrakstiet lūdzu, es ceru, ka skaidrs ir man šis te ierosinājums jautājums. Tā, droši rakstiet. Es ceru, ka jūs saprotat, par ko es runāju. Katrā ziņā, ja jūs šitik tālu esat noklausījušies, tad tas pilnīgi ir pa jums. Es skatīšos, kā ienāk jautājumu, un tad, ja jutīšu, ka vajag paskaidrot vairāk, tad tā. Var sakot, ir daudzi veidi, kā jau es minu šeit, kādreiz rakstos pielieku, un ļoti rekomendēju izlasīt to iepriekšējo, svaigāko manu rakstu par klepu, par dīvaino, jo es šobrīd arī iedošu dažu papildu informāciju tam, kas tur ir. Tur bija tad veselība mums uzrāda tās milzīgās programmas, kas mums ir jāatlaiž. Es tam pat izgāju cauri, daži mani studenti, klienti, tam iet cauri daži draugi, un mēs to salīdzinamies un daramies. Tātad var to vienkārši, kā daudzi dara, ja? Es eju, man tur ir problēmas ar partnerattiecībām, es tur eju sevi ķīdāju, skatos tur māmas programmas, kādas tur vai tēvs alkoholiķis, ko es tur tos alkoholiķus pievelku, ko es tur tādus, vai ne, šīs te klasiskās lietas, brīnišķīgs ceļš sevi dziedināt. Mēs ejam vēl tālāk, tas, kur es uzaicinu, tas, kur ne tikai es, tas, kur kosmos caur mani uzaicina šobrīd. Lai varētu atvērties tam, ko Davidu Mārtinu, ārstu Dr. Davidu Mārtinu es pieminēju, es varu pieminēt arī. Es pēdējās dienas klausījos Barbaras Hand Close intervijas un sarunas ar izciliem intervētājiem vai sarunbiedriem. Tad Barbara Hand, tā kā roka, Clove, tā kā klav, ja? C-L-A-W. Kas ir īpaša būtnē, es nezinu, tagad Drērija grāmatnīca vēras ciet, man teica, no 1. aprīļa jau vairs nebūs, ja zinat, milzīgs stāsts. Arī par šo pastāstīšu, ka lielie cikli nomainās, un es nezinu, vai tur šobrīd ir dabūnams viņas grāmatas, bet katrā ziņā es sen, pirms gadiem 10 vai kad, nopirku, manā mājā ir lietojamas viņas grāmatas par plejādiešu aģendā un par viņi ir astroloģi, kuras iniciācija zināšanās nāk no vectēva Cherokee maiju zināšanu līniju. Tad vectēvs nodeva arī tiešo sasaisti ar esību. No otras puses viņai ir ķelta druīdi. Viņa ir izcila personība pasaulē, un viņa tieši man patika, viņa teica, viņa arī ir uzrakstījis, viņa kopā ar vīru vada meditācijas, aktivācijas un skaidro to, ko
viņai ir gan kanāls, gan vecstāvs no vienas puses, gan otras puses ķeldruīda zināšanas un arī pa taisno, ja, viss šis saslēgums nodevs par dimensijām un tā. Viņa to māca kopā ar savu vīru, Džeriju, un viņa teica, viņai šīs grāmatas, tur tas nosaukums ir arī 9. dimensija, viņa saka, viņai plejādieši pateikuši nerakstīt par 12. dimensiju, jo cilvēkam pilnīgi, piemēram, viņa vienā intervijā stāstīja, pilnīgi pietiek aiziet līdz 6. dimensijai, kas ir sirds telpa, un ja tu sāc dzīvot no sirds, viņa saka, pilnīgi pietiek arī ar to, jā, neko, arī nevajag augstāk, un viņa teica, kāpēc arī ļoti daudz cilvēki vidu pusmūžā sirgst ar sirds saslimšanām un tā, tāpēc, ka tās milzīgas jaudas nāk. Viņa stāstīja, kas notiek tālāk, kad iet pa dimensijām, kad tu pārēji uz tīro balto gaismu, viņai vīzijas bija un ielādēja, kā daudziem kanāliem un avotiem, jā, šo te viņa saka radītāju gaismu, kur tu ej jau tālāk, tur ir tīrā baltā gaisma, kāpēc daudz pazaudē redzi. Jo tā ir tik spilgta un tas nav tā vienkārši. Kāpēc es pieminu no Barbaru Handklau, kuram interesē šīs lietas? 2 iemeslu dēļ. Viņa jau no 1990. gadiem šo te visu nodod šī grāmata. Viena, ko viņa minēja, ir 2004. laikam rakstīta, un viņa teica, beidzot, pēc 20 gadiem es jūtu, ka šogad beidzot cilvēki būs gatavi manai grāmatai. Kāpēc es šo saku? Pirmkārt par to, ka mums ir bijuši tā saucamie pionieri, takas cirtēji latviskajā vidē. Viņi varbūt ir, es zinu, ka ir daudz cilvēku, kas šeit ir daudz ko darījuši, bet katrā ziņā mums latviski runājošā tieši, kas nāk no latviskās, kā lai saka, mentalitātes, es nezinu, nevienu šādu, kas būtu jau, kā pionieris šajā te jomā bijis katrā ziņā, kurš ir zināms plus mīnus drusciņi publiski. Tāpat laikā angliski runājošā vidē tādu ir nedaudz, bet ir viņi pietiekami, un viņi pārsvarā mēs esam saņēmuši cauri tulkotajām grāmatām krieviski, ja tai pašā Reirīga grāmatnīcā. Aleluja, slava, paldies par 30 gadu ilgo darbu Mārītei, viņas komandai un visiem, kas ir, jūs zinat, par ko ir stāsts. Un šeit ir ļoti svarīgi atcerēties, ka ir bijuši, un tagad, lai iedrošina arī tos visus, kas ir nākamais vilnis, ja? Ja nebūtu bijuši šie pirmie takas cirtēji, kas būtu ticējuši sev, Barbara Marsinjāka, jā, kuri vēl 80. gados rakstīja, un arī viņas plejādiešas var krieviskā tulkojumā, viņa no pirmām grāmatām, ko mēs lasījām toreiz, Rērihos nopērkam, ja tur Veļīgoro, dažādas izdevniecības, plāns grāmatiņas, ja man te būtu, es varētu parādīt, ir tur tāds. Un visi šie amoru goņiņi, ko es savu laiku nopirku, tas bija 2010. gads, man bija interesi, man starp citu ieteica kaut ko painteresēties par tantru toreiz vienā astroloģijas aizgāja un ieraudzīja plejādiešu tantra. Mana tantra sākās nevis ar to, ko dēvē par Ošo un neotantra vai tāda tantra tālāk. Tā kā mans lama, tibetiešu, mans lama, studijas lama nimā, kurš tad atbrauc uz Latviju un Jelgavas stūpas, kā saka, viens no turētājiem, gārdieniem, ja, latviski nav tāda vārda, ja, tā kā, kas arī ir tantriķis, bet visam citādāks, bet jā, un tāda amoru goņiņa, viņai plejādieši tantra, un arī tieši, jā, kā strādāt ar šīm enerģijām, daudzām dimensijām, un tad, jā, no ārpus. Jūs zinat, es ceru, tie, kas ir mani klausītāji šeit, ar ko mēs esam jau šo šādi pārunājuši, nerunājot vēl vairāk par tiem, ar kuriem to daram fokusēti un nopietni nodarbībās, klātienē vai online, vai kā jūs zinat, ka es nekad neesmu bijis tas aizstāvis, ja tur čenelēšana un kanālis, uzskat ne par velti arī man mājaslapu, saucas Bible Life Art, arī kontekstā ar to, ko mēs šodien tiekamies, jā, nebaidīties sava vārda, un es zemes cilvēks, šeit
pārstāvu spēku, to, kas šobrīd šeit ir vajadzīgs uz zemes. Starp citu, man ļoti patika, tad, kad es jau to biju tā sevi akceptējis, un Baiba, tu esi Baiba, jā, nevis kāds tev to. Tas ļoti labi, to es izlasīju pēc tam manis minētās Barbaras Handklau vienā no grāmatām, kur viņi minēja 3 plānus, tātad ir šis te elementāļu plāns, jā, enerģijas zemākās, ne tādā ziņā zemākās, kas sliktākās, bet kristālu, zemes gāru un tādas. Enerģijas pa vidu ir cilvēku pasaule, un augšējā ir arhetipu dievu, pusdievu un tādu. Un visi, gan apakšējā, gan pirmā, gan trešā pasaule, plāns, jā, grib pārņemt cilvēku. Bet cilvēks pats ir suverēna un unikāla būtne. Starp citu, daudz slimības un tieši no šī plāna, ja tā ir tā kā ābeces patiesība, Barbaras Handklau mācībā, jā, tad pirmais šis te otrais cilvēku plāns un trešais arhetipiskais. Slimības, piemēram, rodas no pirmā plāna, ka pirmais plāns ir pārņēmis, jā, cilvēku, un tādā veidā, kāpēc arī šamaniskās prakses un tādi dziedinātāji, kas strādā un palīdz atbrīvot cilvēku no šīm te enerģijām, kas ir viņā iegājušas, kāpēc tas ir ļoti efektīgi. Un tāpat laikā arī tur es ieraudzīju to, kāpēc es runāju ar planētām kā ar draugiem. Labi, to es visu šeit nestāstīšu, nebūtu par šo te. Bet katrā ziņā arī par to, ka tu arī, kaut arī tu esi iesaistīts šajā lielajā, kas tur augšā un ārā, spēlē, ka tas ietekmē tevi, tomēr kā tu arī tajā vari palikt, ka tevi nepārņem pilnībā, bet palikt šajā tu esi cienījams, vērtīgs un nozīmīgs tieši un vislielākā vērtība, kas tu esi šis te cilvēks kā, cilvēciskā būtne, jā, kāda mēs esam. Tātad šis te viss tāds kā jau jūs zinat, mēs šeit runājam šādā veidā, tas ir šāda tiešraižu stils no visām pusēm. Tad ir par galveno tēmu, kā būt patiesajam īstajam. Man ir sanākusi tāda iespēja drusciņ koncentrētāk, jeb fokusētāk strādāt ar bērniem, drusciņ mazākiem, drusciņ lielākiem vienā vietā, un tad es domāju par tām problēmām, ko es tur redzu, par tiem izaicinājumiem, kas man stāv priekšā, un kā ar viņiem komunicēt, un skatoties pati uz sevi, skatoties pati tās ejot cauri tām milzīgajām programmām, ko man nācās sevī pacelt, ieraudzīt, atlaist, kur es minēju savā dziedināšanas stāstā klepu, un zinu, ka tas šobrīd skar visus, tikai kāds to grib pieņemt, kāds ne. Pat ja tas ir vīrus, arī vīrusi visi nāk un izraisa mūsos kaut kādu apziņas lēcienu. To neizdomājies, tas ir otrs ārsts, Dr. Zagbūšs, ko es minēju. Kaut kur varētu ielikt arī viņa īso video, un redzēju, sanāks, es viens pats visu daru, tā kā, ņemiet par labu, cik daudz var izdarīt. Šobrīd, kad mainās lielie cikli, tātad viens liels cikls, kas šobrīd, kurā mēs esam, ir Saule atrodas zivīs. Kas pats, tas ir mēnesis cikls, jā, kaut kāds tur būs līdz auns iesāksies, jā, marta beigās 20. vai kad mums iesāksies jauns astroloģiskais gads, astronomiskais, bieži saka, astroloģiskais un dažādi, bet ideja viena. Šis te posms ir vispār atlaišanas posms, zivis ir atlaišanas posms, ūdens, visas ūdens zīmes, skorpions pirms tam, vēzis, jā, kas mums tur vēl ir? Zivis, skorpions, vēzis. Ja? Tās visas ir par atlaišanu, veco programmu, veco kaut kā visa, kas ir nokalpojis atlaišanu. Plus, tas ir tikai viens maziņš cikls, ir vēl viens lielāks cikls, kas ir zivīs. Mūsu ziemeļzvaigzne, jeb tās, kur atcerieties pat no vienām no tiešraidēm runājām,
kā mums ir tādi orientieri, ja, kas palīdz saprast, kur ko kā iet, un viens no tiem ir ziemeļmezgls. Ir mūsu Natālē, kas mums parāda, kas mums ģenerāli dzīvē ir, ko dvēseli ir izvēlējusies, ko ego varbūt negrib, bet kur ir mūsu izaugsme, un to norāda mūsu, tas ir kā kompass, kur iet, kad nezinu, ko darīt, rekur šiten. Un tad ir tie tranzīti, kas ir kolektīvajā laukā, un šobrīd viņš nu pat iesākās, es tur biju minējusi, ja, kaut kad janvārī vai kad, un viņš uz pusotru gadu visiem ir zivīs. Vienu mēs minējām par, kāpēc mēs tagad jūtam visi tik ļoti, nu tas ir milzīgi plaša, meditējama, apcerama tēma, zivju arhetips. Arhetipu pasauli, mēs viņā tāpat esam visi saistīti. Bez nosacījuma mīlestība arī. Bet zīvis ir arī atlaišana, atlaist. Arī, ko es atcerieties, es minēju, jā, haoss būs, un to viņi ies pār ziemeļu dienvidu mezglu arī tādā izpratnē, ka aptumsumu koridors mums tūliņ stājas. Būs priekšā ar dāvanām un piedāvāšanu atlaist un visu kaut ko martā 14. un kā reiz jaunavā pretī. Un tā, un tas viss ir atlaist. Tas vienlaikus arī izskaidroja, ja es minēju, ja, Rērihi varas ciet. Nu, vai nu aizvērsies, vai nu tiešām atradīs, kā tur bija minēts, jā, kad meklē direktoru jaunu vietā, jo Marītei direktore līdzinēja 80 gadu, viņi savu padarīs. Kāds, es šodien ieraudzīju viens mīļš grāmatveikals aizvars, būtu interesanti astroloģiski paskatīties, kad viņš sākās. Un tad tas viss ir, tas nav tā, ka mēs esam iezombēti. Tā ir tāda matriks, ko ir labi pārzināt. Iepriekšējo reizi, man liekas, mēs runājām par dabisko matriksu un par mākslīgi izveidotām visādām. Dabiskā matriks. Jā, arī ļoti labi šo te visu pārzināt. Un tur ir vēl viens lielāks 100 gadu, es neiešu tālāk visus šos te ciklus skaitīt, bet arī milzīgs 1000 gadu cikls šobrīd mainās. Un viss tas mainās, un tur ir vēl, var sakot, ir zivju tēma. Šobrīd zivju tēma ir atlaist, ļauties, dievišķums, dievs, kosmos. Varam savilkt kopā to visu, arī kā man patīk visu tvert lielo bildi kopumā un katru mazo gabaliņu atsevišķi. Vedas Ostina darbs, jūs redzat, jā, ka es ļoti cenšos kādreiz vienkārši tikai ar video, 30 sekundžu video, kur es sūtu no Grieķijas, jā, lieliskais dators, dievs un tā tālāk. Kungs, kas ir ūdens pats un ka Veda Ostina izcilā ūdens pētniece. Es Masaru Emoto darba turpinātājiem, kad viņai uzdod poliglots Roberts Edvards Grāns jautājums, kas tev ir ūdens? Viņa atbild Dieva mājvieta, jā? Kas arī tā, labi, tur ir viss, tur sarunājas, viņš ir dzīvs, viņš ļoti īpašā veidā, vislielākais, jā, apziņa tāda taustām redzama Dievs savā izpausmē. Un lūk, un tas viss šobrīd ir zivīs. Tāpēc vai nu pazaudējam, vai nu ļaujam iet visam un ļaujam nomainīties cikliem, ļaujam restartēties. Tas restarta laiks, šodien es jūs varu apsveikt un piedāvāt izmantot vismaz šo te vienu nedēļu, ka bija retrogrādais Mars, tagad viņš šodien jau sāk iet taisni, mūsu enerģijas un dzīvības spēka zīme tur ārpusē, kas strādā mūsu šeit iekšpusē, jo tās ir enerģijas, no kā mēs esam veidot no šīm enerģijām. Viņš sāk iet taisni, bet pavisam drīz šodien man bija saruna ar manu individuālo klienti, kas nāk, ar ko mēs tiekamies brīnišķīgi, plus mīnus reiz 2 nedēļās, un mēs ar viņu runājām. Viņa man ir atļāvusi stāstīt daudz ko par sevi. Viņa saka, Baiba, ja tas var palīdzēt vēl kādam, jo tavs darbs ir unikāls un tas, ko tu man dod, tas ir vienkārši nenovērtējami, un ja tas var palīdzēt vēl kādam, lūdzu stāsti. Tātad
mēs ar viņu runājām, viņai ir viens jautājums tur saistībā ar iepriekšējām. Pat ne attiecībām, bet, attiecībām. Pa vīriešiem arī parunāsim drusciņu. Un viņi tomēr, mēs sapratām, ka viņi tā kā neuzrunās, viņai baigi gribās viena, ar ko viņi ir beigusi attiecības. Un viņi saka, tagad viņi saka, tomēr es nevaru, es visu laiku domāju, un es tomēr gribu sazināties, un es teicu, labi, izdari to, bet rēķinies, ka visticamāk tu to gribēsi izdarīt. Un tur mums nāk palīgā astroloģija. Es teicu, tūliņ sāksies vispirms retrogrāda Venēra, un bez tam būs retrogrāds Merkurs. Kas nozīmē, kas ir šie retrogrādie? Var izspēlēties dažādi, kā mēs zinām, bet parasti ir tā. Tad kaut kas iet taisni, mēs kaut ko darām. Un tad mēs pārskatām. To dar planētas. Jā, retrogrāda kustība nozīmē, viņš iet atpakaļ, tā kā iztīra, noslīpē pārskata, kas nav atrisināts. Tad, ja mums kaut kas nav atrisināts, ja mums kaut kas ir jāpieslīpē, tas arī izskaidro, kāpēc parādās bijušās attiecības, bijušies kaut kas tur uzpeld augšā. Un paskatieties, cik ļoti jauki, cik brīnišķīgi tagad pasaulē izspēlējās Latvijas telpā. To var redzēt tikai, acīm redzot, Facebookā un mūsu kaut kādos neatkarīgos un neviena neapmaksātajos stāstītājos, par to, kādas milzīgas lietas pasaulē tagad atklājas no otras puses, viņas nāk atklātībā. Un tā pastieties, Kenedijs atlaiž saucamo Deep State, uzpirkto Big Farmu, lielo farmu, 1000 cilvēki tiek izcelti un aizvākti. Un tā, neejot, un visi pārskati, viss nāk, viss ir taisnīgi kosmosā, viss ir pareizi. Lūk, pastīšos, ko jūs rakstījāt par to, kā jūs jūtaties. 7, 8, 6. Par to, kā mēs jūtamies, ja esmu no Venēras izsekos caur puķiem, redz, tā ir, tā mēs visi jūtamies. Ko es gribu, un tagad es esmu gatava pateikt to, ko es no vienas puses gribēju rakstīt. Janvārī par to, kāds būs šis gads, tur ir citi ceļa vārdi jaunajā, bet īstenībā, tā kā arī, mums tagad arī nāk tāds jaunais gads, astronomiskais, astroloģiskais jaunais gads, tad lai iet šāds novēlējums. Šitas ir gads, kurā būs neiespējami noslēpt sevi patieso. Nāksies padomāt par to, kas tas ir, ja neesam domājuši, un nāksies atlaist bailes, šaubas, un vienlaikus tā ir milzīga dāvana, beidzot būt sev patiesam. Kas ir? Es vispirms stāstīšu no otras puses. Tā kā mēs dzīvojam polaritātes pasaulē, polaritāte, lai kaut ko vienu labāk saprastu, mums iedod šito spogulis, no otras puses. Spogulī visu rāda pretēji. Kā zināms, augstā metafizika, ko mēs esam runājuši pirms gadiem, māca par to, tie, kas ir izgājuši tādā līmenī, viņi iziet ārā no spoguļiem un viņi redz, ka spoguļi patiesībā ir ilūzija un viņi ir ārpus. Tad tā ir cita lieta, mēs par to šoreiz nerunājam, tāda ir. Un tas strādā tiem, kam tas strādā, bet principā pa polaritātēm ir tā, ka bieži vien vieglāk ir saprast, šeit dualitātes pasaulē, kurā mēs tomēr esam. Un tā ideja ir par to, ka mēs esam daudzdimensionāli, ka mums ir jāiemācās šeit dzīvot un jāpriecājās par to un jāizmanto, ka mēs esam tas daudzdimensionālais. Kur ir tā fiška? Gan šis te cilvēks, gan vienlaikus tā milzīgā kosmiskā dievišķā būtne, ko Silija Fenna sauc homo angelikus. Man liekas, tagad jau viņa pēdējos semināros citādāk, bet homo divinus kādreiz sauc, homo luminus, dažādi. Milzīgā, skaistā būtne. Un tā ir vienkārši viena dimensija. Un šī ir arī atbilde uz jautājumu, kāds man bija, tad es atbildēšu kolektīvi. Tas bija varbūt manā privātajā profilā, kāds bija
ierakstījis, kad es biju, rakstījis rekā pirms 4 gadiem mēs ko te rakstījām, un kas tagad šobrīd notiek, jā, kāds viens, kurš toreiz diktēja, kā mums būs staigāt un sēdēt mājās, un suni izvest ar papīrus ārā, no tikiem līdz tikiem, un uzrādīt, ka tu esi suņa saimnieks, un nezinu, kas, var sakot, viss tās dresūras laikā, kā bija, un kā mūs tur piespied, un kā, viņi saka, nevienu nepiespied, un nevienu tā. Kad ideja bija tāda, ka to varēja nedarīt, tātad var sakot, ka nav jāvērtē, jā, ka tas man nāca pa labu. Protams, bet tikai nepārliksim tam pakāpienam. Protams, ka tā bija mācība, protams, ka tā bija perfekta, absolūta, kā saka daži, sakrālā ģeometrija, kādai tai jābūt, lai mēs varētu atmosties, lai mēs varētu beidzot saprast, kas mēs īstenībā esam, mēs apzinātos, kas ir mūsu dzīvības spēks, ja, kas ir elpošana, ja, kas ir viss šīs lietas. Protams, bet tamdēļ nevajag noliegt to, ja, kad ne jau kādu nosodīt, aizvainot un tā, bet zināt, kurš ir izdarījis, mēs to nevaram noliegt. Tāpat kā mēs nevaram noliegt to, ka mēs ko ieraudzījām, kas uzpeldēja. Lūk, tātad pa tām polaritātēm iesāku stāstīt, jā, tātad kaut kas ir pretējs, palīdz mums izgaismot, kas mēs patiesībā esam. Tātad, tagad varat arī atcerēties, kā jums bērnībā bija, un man jau sen ir tāda atklāsme, ka tāda atcerieties, jā, šis man sen jau bija downloads, varbūt esmu pierakstījis, nezinu. Bērnībā, tad, kad mēs tur bērndārzos vai skolās, ka mēs bijām šitie baltie zvirbuļi, jā, kuri tur savā nodabā vai spēlējās un bija vispār jutās kā galīgie izstumtie, tas bija brīnišķīgs treniņš tam, kas notiek šobrīd. Un ko mēs varam darīt. Un tagad tā, un šis ir ļoti nopietni. Tas, kas tagad, kur es biju minējis, tas raksts ir par klepu, ir iesākums varbūt šim video, varētu teikt tāda tā kā pirmā daļa. Par klepu tās programmas, ja, kas paceļas dažādos veidos, caur emocijām, caur depresijām. Depresija ir tikai tad, depresija rodas tad, zivīs, ja, Neptūns, zivis, šīs te enerģijas, kurš saprot, par ko es runāju, no astroloģiska, kuram dziļāk paskaidrot, labprāt, kaut kād, tātad individuāli nodarbībās, vienkārši, es ļoti cienu savu auditoriju, un es domāju, ka jūs šīs bāzes lietas jau plus mīnus diezgan labi pārzina. Depresija ir kas? Kāpēc viņa astroloģijā ir arī saistīta ar Neptūnu, ar zivīm un tāda skumja zemā, tādā neizstrādātā līmenī rodas tāda, kad tu neesi gatavs sēdēt kosmosā ar Dievu un neatdodies tam impulsam, ko tev sūta, tās pašas zivis un Neptūns. Depresija nozīmē apspiest savu, to, ka dvēseli grib komunicēt dziļāk ar Dievu. Kas bieži vien, ja pareizi atrod pareizos padomdevējus, atbalstītājus šādā brīdī, kas īstenībā var pieturēt rociņu un aizvest tur. Tādā veidā. Bieži vien, vislielākie jaudīgākie skolotāji tādā veidā, viņi iznāk tuneļa otrā galā. Tātad, es atcerējos par tām polaritātēm. Es sēdēju vienreiz, un tā domāju, un tagad par tiem bērniem domājot, iedomājieties, piedzimst tāds bērns. Ko mēs visu jau zinām? 9 mēnešu vēderā viņš ir ar mammas emocijām. Labi, ka tur vēl ir apzināti radīts mazulis ar mīlestību uzpasēts, skaistu domu un meditāciju ieskauts. Bet ja vienkārši kādreiz, kā krieviski teica, pazaļotu,
un netīšām sanāca un nezinu, ko darīt. Iedomājieties, visas mammas sajūtas, visas mammas šteles, tur vēl ģimene, tur vēl tēvs, tur vēl viss, kas ir apkārt, visu mazulis dabūt kosmiskajos ūdeņos mammas vēdera. 9 mēnešus viņš dzīvo ar to. Tād viņš piedzimst, un viņš ir kaut kādā, nu, labi, ja tur, kā mēs varam lasīt, skaistās grāmatās, tur jau tur, kā ir, mēs te nesen runājām, nevis teica aprēķina laulība, es teicu, tā nav aprēķina laulība, tā angliski sauc arrange, nokārtota laulība, jā, kur paskatās, šitie Indijā, jā, 2 cilvēki, jums jādara, un ļoti labas laulības, un tur tas viss tiek apzināti darīts, jā. Bet, piemēram, piedzimst tāds bērns, un viņš ir kaut kādā šitādā ģimenē, ja? Nu, jūs zinat visādas versijas. Pie tam es nestāstu to visdrausmīgāko versiju, kādas mēs dzirdam apkārt, ja? Alkoholiķi, tur, narkomāni, viena māte, tad vientuļā māte vai vientuļais tēvs, nu, vienalga, ja, viss šitas te. Tā viņš dzīvo tur ar visu šito teišu, tā kosmiskā būtne, kas ir atnācis. Tad viņš aiziet skolā, kur viņam vai bērndārzā, kur viņam māca to, vai tā kā mūs mācīja līdzināties, mierā, Ļeļins mans vecstāvs un tā tālāk. Tad pēkšņi izrādās, nu kā manā gadījumā bija, kaut kādu 80. beigās, ka tu jau tā kā jau komjaunietis, jau kaut kāds viss šitas te vairs nav, tagad ir kaut kas cits, tagad ir pēkšņi obām, mums kaut kāda brīvība, tagad izrādās pēc tiem 30 gadiem atkal vispār kaut kas ir. Un tev visu laiku ir kaut kādas vecāku, ģimenes, loka, programmētās kaut kādas šteles, plus vēl sabiedrības, un kur esi tu patiesais. Un kāpēc es tagad gribu teikt, ja mēs šito padomājam, šitas ir laiks, kad šobrīd, kāpēc ir tik daudz, kāpēc ir vieglāk no otras puses, nu viņi, protams, iet intensīvāk, jo parasti, nu, tas pirmais vilnis, kas iet, otrais vilnis, nākamiem ir vieglāk un vieglāk, bet kāpēc, piemēram, no vienas puses diezgan vieglāk ir tiem, kas jau kaut kādas pietiekami laiku meditē, dara sevis apzināšanās prakses vai šīs te, nu, mēģina uzrakt, ja, kāpēc ir šobrīd īpaši aktuāls viss šīs sistēmiskās konstelācijas, dažādas psihoterapijas prakses, kas palīdz dziļi cilvēkam savienoties un ieraudzīt, kur ir tās programmas, kas nav viņa, ja, kur nāk senču dzimtas un tā tālāk, kas nav. Un kurš tad ir tas tīrais es? Man gribas šī gadījumā atkal teikt tieši tāpat kā par visu kosmosu. Saka, ja, kad cik mēs zinām no esības, jā, 5%, kā es vienā kaut kad tiešraidē minēju, nu tie, kas varbūt meditē un sēž klusumā, tie vēl kādu procentu vairāk, bet cik ir tā daudz tā, nu tā neizzināmā, ja, nu ir filma Lucija, kurā katru reizi iedod pa vienai devai vairāk apziņas un beigās tu eksplodē kā manis pieminētajā baltajā gaismā, kad tev ir 100% apziņa par to visu, kas tas ir. Lucija ir Scarlett Johansson, ja nemaldos. Kam tā bija Luka Besona filma, Suzana Grega, Tolteka meistara, mistiķe, šamane, cilvēks, kas manā attīstībā arī ir darījis ļoti daudz. Pie viņas savulaik nopirku, kā teicu, savas individuālās konsultācijas, kas bija mana pusmēneša alga, un es arī dabūju riktīgu, jā, nu bez visām tām, kur es piedalījos grupas nodarbībās, Toltikums, viņas retrītos un tā, bet viņi, jā, viņi ļoti daudz rekomendēja mums caur filmām skatīties un tā, un Suzanas Gregas rekomendētā viena no filmām, Lucija, kā apziņa paplašās, un ko mēs vispār varam zināt, un tagad arī sanāks, tas ir milzīga slodze šim te fiziskajam cilvēka skafandriņam, ja? Angliski viens saka mīts gaļas klocim, it kā, ja, kas īstenībā, kas satur, nu, superākās programmas, informāciju, viss. Es biju pārsteigta, man pirms pāris dienām bija saruna ar, un to vispār es arī jums gribu drusiņi varbūt pieminēt, bija saruna ar vienu britu vīrieti, mēs runājāmies arī, nu, no apzināto loka, puisu mēs runājāmies un kādā sakarā es viņu pieminēju?
Neatceros. Sāku un aizgāju. Nu, ja labi. Jā, mēs runājām par šīm te apzinātības praksēm un tādām lietām. Kāpēc es gribēju, tā aizgāja tā doma, bet vienalga, tāpēc, ka informācija intensīva nāk, par viņu es gribēju vienu citu lietu izstāstīt. Bet, jā, kāpēc viņu pieminēju? Es viņam minēju, ka katrs orgāns kaut ko stāstā, par katrs orgāns un katru saslimšanu un katru diagnozi ir saistīta ar kaut kādu konkrētu orgānu stāstu un emocijām un programmām. Viņam tas bija atklājums. Tā kā, ja tas jums ir atklājums, ir vērts parakāties tajā virzienā, jo, kā es arī minu, mūsu saucamās diagnozes, normāls diagnozes, kas atbilst patiesībai, sāpes, simptomu un tā tālāk ķermenī, kas notiek. Tā ir pilnīgā apziņas rentgenogrāma cilvēkam, kurš to nodarbojas, kurš to izmanto kā instrumentu un palīdz, tas ir absolūti, jā. Tā kā šie te klepus, ko es minēju, kuram tur ir niansi, kuram bronhos, kuram plaušās jau, jā, ir nianses, kurš, kura joma simbolizē, bet principā pa lielām līnijām tā ir milzīgas skumjas, kas tiek atlaist šādā veidā. Atcerieties, lūdzu, vienu lietu, tas arī iet no psihosomātiskās medicīnas, ko es pielietoju savā praksē pati sev un darbā ar klientiem. Viss, kas beidzas ar īts, tātad play, rīts, cistīts, otīts, visur, tad diekaisums un kuri beigās īts, jā, atcerieties, ka tā nozīmē, ka tas ir nevis, ka tā ir saslimšana, bet ka organisms sāk izveseļoties. Vienmēr, kur ir īts, beigās tas nozīmē, ir sācies izveseļošanās process. Jo speciālistam tas nozīmē, ka šīs dziļās, apslēptās, apspiestās, depresētās, kā mēs runājām arī, jā, emocijas sajūtas problēmas, ko dvēseli tā kā aicina cilvēku viendarīt, viņa otrais tas ego. Mēs esam šī daudzdimensionālā būtne, mēs esam visi, mums ir augstākais es, mums ir ego, kas saka, vai nē, šitā te es esmu pieredzis, jo man te šitās visas problēmas no vecākiem, no vecvecākiem, tur dzimtas tālāk, jā, es to nedarīšu. Un tad ķermenis sāk slimot. Lūk. Un ja mēs šo te zinām, un es vispār katram iesaku tīri, es nezinu, priekš manis stāv mājā šīs te rokas grāmatas, ja man vajag, es pati paskatos, protams, daudz ko zinu no galvas, bet, tā kā tev, reku, man šitas, reku, šitā man pareiz, reku, te man atbilst tādu manā, reku, šito es apspiedu, un tā, tas ļoti labs palīga līdzeklis, ļoti laba vārnīca pašam pa sevi mājās, ja jūs plus mīnus, it īpaši, ja jums ir bērni un ģimenes un tā, un jūs to nodarboties, es iesaku kaut kādu šādu iedzīgu grāmatu turēt mājās sev kā palīgu līdzekli. Lūk, un šobrīd ir tas, lai mēs varētu būt tie īsti, notiek divi procesi. Ja mēs, tagad tāpat gribētos teikt 3%, labi, lai paliek 2. Tātad viens ir šis te dziļais, tās viss šitās te slimošanas, kas nāk, ja mēs esam normāli, ja es klausos Baiba Granāta, šito tik kafija Baiba, un ja man piemetās saslimšanas, var teikt, bravo, kas man pa programmām pacēlās augšā, lai atbrīvotos, lai tas palīdzētu mani tuvināt tam manam īstajam. Es uzreiz teikšu sevi kā piemēru, es neesmu tāds, man viss forši, ja, man tādām nācās godīgi izrakties savām programmām, vecām cauri, es tur jau pieminēju, tā maigi pieminēju, tad rakstā. Nebaidieties, nevis, teiksim, būt nežēlīgi pret sevi, tu tur tāds un tāds, bet viņš var iesākumā būt neviegls, bet pēc tam, ja mēs izvēlamies un uzticamies, ka mēs varam būt godīgi pret sevi, norīt arī to, kur mums nepatīk, kā es biju pieminējis, man viena kliente pateica, Baiba, tu man aplaidi. Mums bija neliela mazas grupas tikšanās, kuras diezgan, un tur sanāca, ar visiem strādājam, mēs strādājam pārī,
un tādā pasākumā mēs ar viņu kopā, un viņai, nevienam citam nekas nebija, nevienam no maniem mājniekiem, nevienam no cilvēkiem, ar kuriem es komunicēju, jau vairākas nedēļas bija ar to savu dīvaino klepu un aizsmukumu balsi, un viņai tieši tāds pats, un viņai arī cilvēki visapkārt, un viņai nekas nebija. Un es nevis aizsargājos ar savu, jā, bet nē, bet tu pati, bet ko, bet es uztvēru godprātīgi. Man, protams, kuram ir patīkami teikt, tu man aplaidi, dzirdēt, ja? Un bravo viņai, un bravo man, kas to mācēja un tā rezultātā šim cilvēkam ir sācies arī superīgs sevis jaunā pakāpē izzināšanas un atlaišanas process, un tur arī lielisks lietas nodod. Ja tu man šobrīd klausies, tev vēl 100 reizes pie visa, ko mēs jau esam izrunājuši un atrakušas ar tevi, vēl vairāk, lai viss izdodas labāk un foršāk. Un saprotiet, un es tagad pateikšu vienu lietu. Vislabākā lieta, ko mēs varam otram uzdāvināt, ir pateikt patiesību, kas nākas mums šķiet patiesība, pirmkārt pašiem pret sevi un pret to otru. Ko tas atnes? Tas atnes to, ka mēs satiekam savus cilvēkus, savus mīļotos, savu kāds to sauc par cilti vai to, kā mēs runājām ar manu kursa biedru Alekseju Klimuškinu tajā krieviskajā video, kas tie arī ir Valentīna dienas. Šobrīd pats būtiskākais ir atrast tos savējos, man liekas, viņš minēja Boris Gribenšiko, viņš teica, naļķi svoих и успокоиться. Un tā ir. Un kā mēs varam atrast savējos? Tikai tad, kad mēs paši esam īsti. Kā mēs varam atrast to, kas ir patiesais mūsu, ja mēs paši neesam īsti? Man sanāk ar interesantiem vīriešiem runāties, kādreiz ir netik interesantiem, ko viņi par sievietēm saka, ko sievietes par viņiem saka. Tur mākslīgi, un ziniet, kad vīrieši grib iepazīties ar sievietēm, viņi visvairāk novērtē autentiskumu, īstumu. Ziniet, kā viņi man ir teikuši šitās uzpumpētās lūpas vai šitas te visu, viņi saka lēta sieviete. Kaut kas fakes, ar filtriem, ar vēl kaut ko. Man te neviena filtra nav, man ir drusciņ make-ups un tāds. Vienkārši, ne jau tāpēc, ka kaut kā tā, jā, man vienkārši, es nezinu, man tāpat, cik man gadu ir, tik man ir krunkas tur, kaut kas tas. Jā, es neizskatos tāda kā pirms 25 gadiem televīzijā, un vairāk, bet es esmu es. Un kaut kādā brīdī, jā, tīpaši sievietēm ir grūti pieņemt, un labi, es runāju par to ārējo, bet galvenokārt par to iekšējo. Un, protams, ir bijis kaut kāds, kad ir jāmāk būt diplomātiskam un nevar, bet kāpēc arī es iznācu un kāpēc ir šīs tiešraides tēma tāda? Šobrīd no mums paģēra un ir tas laiks, kad mēs arī varam nebaidīties būt autentiski. Ir atbalsts, kosmiskais. Ne tā. Nesanāk samalot. Un saprotiet, iedomājieties, ja jūs cilvēkam nesakat patiesību, vienalga jūs esat attiecībās ar cilvēku, ko nemīlat, jūs ejat uz darbu, kas jums nepatīk, un jūs melojat, ka jums patīk un iet, bet iedomājieties, ja to visu paņemtu, un, es pasaku priekšniekam, man tas vairs nepatīk, es to vairs nevaru. Visas šīs nepatikšanas, negribēšanas, tas jau viss ir, tur dvēseles, un kāpēc tur arī iet klāt bieži vien, ja kāpēc saslimst, ja? Manis minētais, pat pirms 5 minūtēm, psihosomātiskie iemesli. Kaut ko grib dvēseli, ko ego pretojās, un ķermenis uzreiz 3 lietas jādziedina. Ja dvēseli grib to, ego grib šito, ķermenis pasaka, vai jūs abi, jā, es esmu slims. Un tad pičkā ar zālēm, ārstē, davai. Un iedomājieties, un šitā tu nodzīvo savu dzīvi, atsaucoties uz manu Alekseju Klimuškinu, par to tomēr, ka grāmatas lasīt ir labi, kāds minēja, ka kur ta grāmatas tagad nelasīt, ja es biju pieminējis, ka depresīvo dzejnieku dzējs, Antona Čehova Kajā ir tāds tēls, Sorins,
kurš saka, mana dzīve pagāja tā, человек, который хотел жениться, не женился, хотел это, и не это. Viņš ir, tur viss ir galvenie varoņi, tā ir Kāja, to mēs spēlējām institūtā, mēs viņu ar Alekseju runājām arī drusciņ. Un, jā, un tad sanāk tāds beigās, tāds Sorins, skaists, izglītots, reku viņam ir grāmatiņas, reku viņam ir brāļa dēls, Trepļevs, kurš nošaujās, jo viņa jaunās formas nepieņem, reku tur māsa ar Kāģina. Jā, slavena aktrīse, un viņš vot tāds sēž laukos, miestā muižiņā. Cilvēks, kas gribēja, vot tāds, dzertēja, un viss apkārt savrūk. Человек, который хотел. Nu, nebūsim Sorini, būsim tie Trepļevi, tikai nenošausimies. Atcerēsimies, ka jaunām formām tagad ir īstais laiks. Nu, labi, tas tāda atkāpē literārā, inteliģentu cilvēku lokā, ja kā mums tie ir savējo lokā forša parunāšanās. Es dzeru savu zaļo tēju, atradu. Man bija izbeigusies ir viena tāda īpaša. Tā, es apmēram pateicu to, ko es gribēju pateikt, tā par tām programmu aplaišanām, pateicu, nebaidieties tas, kas viss šobrīd visādos veidos, lai tur ir daudz visādi dažādi procesi, kas notiek tur saistībā ar elektrību, atsevišķi liela tēma, ko varētu runāt. Bet, ja jūs, teiksim, rezumējot, ja jūs no šīs mūsu tikšanās iznesīsiet kaut vai to ideju, ka šis ir laiks, tad rezumējot, transformācija laiks, kas palīdz mums. Var jau viņas neatlaist tās vecās programmas, nekas jau traks nebūs. Izārstēs bronhītu, piemēram, jā, klepu, dzīvos tālāk, būs tuliņ pavasaris, vasara, neko, smuku uzvilks kleju, pastaigās zemenītes, uzēdīs puķītes, saplūks, un tā jau būs labi. Ja pasmaidīsi tā, bet, ja ieraudzīs, ka vienreiz pa visiem laikiem var, kopš ilgiem laikiem, viņš jau visu laiku uzpeldēs. Tagad es tā jaunā līmenī saprotu tos avotus, ko es pirms 10 gadiem klausījos, ir tāda Līza Transcendence Brown, ja, kas tās te, viņai bija visu laiku clear, 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 until you are like pure love. Tas pats Deivids Mārtiņš, dakters, ko minēja, jā, kurš aicina, jā, apgūt, dzīvot 12 dimensijās, viņš arī teica, Kristus mums, Jēzus Kristus, jā, mums kā piemērs par to, kādi mēs varam būt. Viņš teica, es jums esmu piemērs, viņš citēja viņu. Es nezinu tik labi šī citāta vietu, bet viņš citēja domu, es jums vienkārši parādu, kādi jūs varat būt. Nu, tad šis ir tas laiks, tā. Kas ir ar elektrību? Nu, tā ir lielāka, plašāka tēma, jau viss jau stunda, tā ir cita liela tēma, mēs esam elektriskas būtnes, mums nomainās elektrība, un to šoreiz ne, es tā kā drusku pa daudz jau tā kā izstāst. Es neiešu tagad šitanī dziļāk, bet tas arī ir saistīts, kāpēc ir, viss mainās. Uz planētas, un es kā elektromagnetiskas būtnes, tā ir atsevišķa liela tēma. Ir īpaši ne tiešraidē, bet arī, jā, tur var tieši tāpēc varbūt saistīt dažādi sirds pārsitieni, svīšanas, karstumi, augstumi. Tā, šodien tas arī būs viss. Tātad, ja jums šis ir interesanti, atstājiet ziņu, ka tas jums ir interesanti, skatieties Facebook pēc, man šodien paziņoja, video saglabāsies tikai uz 30 dienām, pēc tam nebūs, toties ir YouTube. Es saku, es nezinu, kā ir ar YouTube. Paskatieties, kas ir iepriekš taisīt, tie arī ir vērtīgi arī pirms citiem gadiem video zem nosaukuma Kafija ar Baibu vai vispār viss, kas ir šajā vietnē, plus mīnus ir apmēram par lielo transformāciju, lielo augšancelsmes, kuram gribas kaut kādu atbalstu tajā, ir grāmata kaut vai. Labi, viņi ir rakstīta pirms cik gadiem un izdota, kaut kas tur ir, kaut ko es būtu rakstījis citādāk. Tas pierakstījās caur mani, Jaunās Zemes vārnīca. Un tik un tā, tur ir galvenās bāzes, tādas lietas, patiesības, kas
ko es pati atgādinu sev, pati šeit tad atšķiru, un pie kura es pati pieturos joprojām. Tad, ja es jums kaut vai to varu reklamēt, nerunājot par ir webināri, iespējami dabūnami, kamēr es viņus neesmu izņēmusi ārā, piemēram, lauvas mācība ir dabūnama, tur ir 2 lieli webināri, par savu spēku, ar praksēm un tā tālāk, jo tas, ko es šeit daru, šeit es iznāku kafejās ar Bārbu tikai parunāties, bet īstenībā ir reālas konkrētas prakses, ko mēs daram, un šajā ceturtdienā, kas pie viena atkal neplānotas iekrīt ceturtdienās, man ir nodarbības mazā grupā, un tagad es varu aicināt tik vienu, jo pirms tam bija minikurss ar fokusētu to relaksācijas kursu nākamo pakāpi. Tagad ir atkal tāda iespēja uz neilgu brīdi pievienoties visiem līmeņiem, kaut vai uz vienu nodarbību ceturtdienās, un sanāk mēnesi ciklu nomaiņā, bet šitas ir īpaša diena, ir Šivas dzimšanas diena, Mahāšivaratri, ko daudzās vietās svinēs pēc tam visu nakti, un Šiva atnes cilvēkiem jogu. Dievi atnesa zināšanas šādā veidā, atsevišķi liela tēma cilvēkiem, kā dzīvot dievišķi un pašiem tālāk kļūt, iet atpakaļ uz to. Tā, tas ir viens, ko es teicu, jā, tad es teicu, jā, ka šitās nodarbības tagad vispār baigi būtu vērtīgi, jo sāksies aptumsumi, un tieši ķermeņa praksēm vispār būtu vērtīgi, jo viņi iekrīt uz jaunavas, kas ir attīrīšanās, disciplīnā, precizitāte, tad kārtības enerģijas, ieviest kārtību ķermenī. Jaunavi ir arī bieži vien, viņi asociē visām 6 mājām, 6 mājas enerģijām, kas ir darbs, kas ir ikdienas rutīna un tā. Un es jau tā neesmu ieķūnējusi tanīs aptumsuma enerģijās konkrēti, pa ko būs, bet pilnīgi noteikti es jums varu apsolīt, ka jums mums visiem piedāvās nākamā pakāpē meklēt, kur esam mēs īsti ārpus manas nosauktajām programmām visapkārt, kas ir bijušas, lai varētu tas mēs īstais tagad patiesībā. Tā īstā matriks iznākt ārā. Nu, lūk. Un pilnīgi iespējams es gribu atkal uztaisīt online, tā kā es redzu, cik būtisks ir mūsu instruments, mūsu orgāns, prāts. Un varbūt es arī kaut kur esmu bieži vien gribējis, es tur ieliku, cilvēki nesaprata. Es 19. gadā liku, tad, kad Covid sākās, domāju, visi tik to vien gribēs tagad kā nākt mācīties un apgūt savu prātu. Bet man bija 3 cilvēki toreiz nodarbībās, meditācijas, vai 4. 20. gada vasarā, es domāju, tagad visi pēc šitā, kā ar mums ir izrīkojušies, gribēs nākt apgūt savu prātu. Un bija 4 cilvēki klātienes nodarbībās. Un es domāju, nafig to visu. Un tomēr, ja tagad kāds joprojām pēc visa, kas ir bijis, pēc visa, kas notiek, pēc visa tā, kā tiek skrūlēts, un jūs zinat, Taķjana Čerņigovska, arī zinātnieks, viņi saka, viss, kas jums jau kād, ko jūs ieraugat un izdzirdat, viss tās paliek jūsu smadzenēs vai tur iekšā, šitanī cietajā diskā, jūs viņu tur ārā nevarat dabūt. Ko paņēmāt, tas tur ir miskasti, var izmest, ķermeni var iztīrīt, ar šito info ne. Un tātad, kurš grib apgūt prāta disciplīnu un šitādas lietas, es uztaisīšu online, un es izziņošanu būs atkal, mums tas parasti visādi forši notiek. Tā kā tā, skatieties, sekojiet, ja jums šis bija vērtīgs, atstājiet ziņu, padalieties ar draugu, uzrakstiet kaut kādu atklāsmi, ja jūs nepiekrītat, un jums ir sava pavisam cita veida ideja par to, kas te izpildījās no manis, būšu tikai priecīga ieraudzīt šeit, publiskajā telpā. PM ziņas par publiski ievietoto informāciju nelasīšanu, neatbildēšanu nav pareizi. Kolektīvi labprāt atbildēšu
privāti toties, kā jau minēju, man var droši uzrunāt privātam darbam ar lielāko prieku, pateicību un atzinību darīšu. Čau, paldies! Atā!